Cienījamie skatītāji, klausītāji, es nevaru klusēt. Man ir jārunā. Man kaut kas ļoti satrauc. Man satrauc tas, ka mūsu augšējā, runājošā, radošā elite, tās informatīvais slānis, neviena vārda, neviena kadra neparādīja 12. janvārī saistībā ar amerikāņu izcilā rakstnieka Džeka Londona jubileju. Neviena vārda, it kā viņš vispār nebūtu bijis pasaulē. Interesanti, ko amerikāņi teiktu, ja mēs pateiktu, ka mēs tādu rakstnieku nezinām un neatzīmējam. Un es domāju, kāpēc gan? Kāpēc klusē? Var minēt, vai no aprobežotība, neizglītotība, tumsonība, vai arī, tas mans minējums, mans viedoklis, vai arī tādi cilvēki, kā Džeka Londona varoņi, viņiem nav vajadzīgi, viņi ir drosmīgi, viņi ir neatlaidīgi, viņi ir uzņēmīgi, viņi nebaidās riskēt. Viņi upurējas, uzupurējas. Viņi ir mētiecīgi. Viņi ir cīnītāji. Bet tuvojas vēlēšanas. Vai tādi cilvēki, kas mēģināt kaut ko mainīt, uzdrošināties, atstāt savus ārkārtīgi ērtās amata vietas, algas, komforta zonu, kā mēs tagad sakām. Tādi cilvēki nav vajadzīgi tiem, kur no viņiem baidās. Labi, tas tāds mans minējums. Cerēsim, ka drīzāk tā ir neizglītotība, tumsonība un aprobežotība. Un arī necieņa pret Džeku Londonu varoņiem un pret amerikāņu izcilo rakstnieku necieņu. Pretstatā lielai cieņai pret masu slepkavas draugu un atbalstītāju. Labi. Kāda man ideja? Attiecībā par šo jubilejas trūkumu, kaut kāda kompensācija neliela. Ideja tāda, kas droši vien vairs nav atkārtojama. Ja es būtu kultūras ministrs, es uzaicinātu Gundaru Āboliņu, jo Gundaram ir brīnišķīgs balss tembrs, iejutīgs, tāds emocionāls tembrs stāstījums, un viņš varētu lieliski nolasīt 15-20 minūšu garumā apmēram baltā ilkņa kādas lapus, tās pašas iespaidīgākās. Un es pilnīgi pārliecināts, ka nākamā dienā tur suņu patversmē noteikti atnākt kāds līdzjutīgs, iejutīgs cilvēks, un noteikti kāds daudzums suņu iegūtu jaunas mājas, saimnieku, rūpes, mīlestību. Es esmu par to pārliecināts. Diemžēl tas palaidis garām. 150 gadu jubileju palaidām garām. Es novēlu ne tā vidējai, ne vecākās paudzes žurnālistiem, ne, tie jau savu palaiduši garām. Es novēlu jaunajai žurnālistu paudzei 20 plus gadi. Novēlu 50 gadu laikā izlasīt Džeka Londona romānus un stāstus. Un pēc 50 gadiem visā Latvijā nosvinēt krāšņi, izsmeļošu Džeka Londona 200 gadu jubileju. Es domāju, to jau gan nevajadzētu palaist garām. Kā nelielu kompensāciju neko neparādošai un neko nerunājošai sabiedrības informācijas elitei par Džeku Londonu. Es jums pastāstīšu maz fragmentu no Džeka Londona darba. Tas ir zelta meklēšanas laiks, darbības vieta Jukonā. Jukonas ziemeļos, netālu no upes,
ļoti bargā ziemas dienā, kad cilvēks cīnījās ar lāci un tik smagi ievainots. Viņa tuvākais draugs Toms tūlīt pat iesēdās suņu pajūgā un devās tālā 100 jūdžu braucienā līdz ārstam Grantam Lintijam, lai viņa aizvestu atpakaļ pie ievainotā un izglābtu viņa dzīvību. Doktors Grants Lindijs noklausījies Toms stāstījumu un teica, jūs varat viņu uzskatīt par mirušu. Nē, Toms iebilda. Nē, viņš zina, ka es aizbraucu pēc ārsta, un viņš gaida jūs, un viņš nemirs. Nav, viņa neņems, es viņu pazīstu. Es pašlaik nepraktizēju ārstēs, un es nedomāju, tik garā ceļā, tik lielā augstumā braukt pie mirušu cilvēku. Tad arī jūs droši varat pie viņa braukt. Viņam ir milzīgs dzīves alks, viņam ir milzīgs gribas spēks, un viņa sieva ir pie viņa. Viņa palīdzēs viņam sagaidīt jūs, izturēt līdz jūsu atbraukšanai. Bez tam viņi abi ārkārtīgi mīl viens otru. Mīl viens otru. Nu labi, pierunājāt, braucam. Ieradies pie ievainotā. Grants apskatīja viņu un jautāja viņa sievai, ar ko jūs skalojāt viņa brūces? Ar sāls ūdens šķīdumu. Jā, pareizi. Ejiet ārā, ārsteidz tiem, kas bija salasījušies, ziņkārīgie. Ejiet projām no šejienes. Lieta ir ļoti nopietna. Man ir jārunā ar ievainotā sievu. Kad pārējie izgāja, Grants vēlreiz paskatījās uz ievainotā un jautāja sievietei. Tad šis ir tavs Reks Strengs? Ko tu klusē? Jā, tas ir viņš. Un ko tu darīsi? Neko. Kā? Tu viņam nepalīdzēsi, tu ļaus viņam nomirt bez palīdzības. Šajā drančīgajā pasaulē, meģi, tas ir tieši tas veids, kā tikt vaļā no svešu sievu nolaupītājiem. Tu maldies, Grant, tev nav taisnība. Reks mani neaizveda. Es pati aizgāju pie viņa. Tā bija man brīva griba. Es aizgāju labprātīgi ar prieku. Ko tu darīsi? Nu neko. Viņš nolaupīja mani. Manu sievu nolaupīja, tu saproti. Tad brīdī atvērās durvis un parādījās viņas vīrs. Pans parāvis iet prom no šajienes, vārsts uzkliedz. Tad savaldījies, it kā atvainodamies, teica viņai. Nevaru tikt vaļā no lama vārdiem. Sieviete interesēti paskaties uz viņu. Tu aizvien atceries Ženēvas ezeru? Un kā vēl ārsteic? Tur es biju bezgalīgi laimīgs ar tevi. Grant, es tevi ļoti lūdzu. Es viņu ļoti mīlu. Es nevaru viņu zaudēt. Es lūdzu tevi. Tu tiešām viņu tik stipri mīli? Jā. Es tev pastāstīšu pasaku. Pavisam īsti pastāstīju, paklausies. Reiz dzīvoja jauns sieviete, skaistule, un jauns vīrietis, brīnišķīgs cilvēks. Viņš iemīlējās viņas skaistumā. Taču pēc kādā laika viņam bija jāizbrauc tālu, jo tālu. Viņu mīlēja, ļoti spēcīgi mīlēja, gluži tāpat kā tu mani, pie Ženēvas ezera. Un viņi raudāja, daudz raudāja viņa dēļ, gadi gāja viens pēc otra. Un viņi sēja, kā jau pasakā, jo ar vien neglītāk, ar vien mazāk pievilcīgi. Pavisam nepievilcīgi, beigās. Pagāja 10 gadu. Vīrietis atgriezās akls,
Viņa, protams, bija laimīga par viņa atgriešanos. Un viņa priecājās, ka viņš viņu neieraudzīs, jo citādi viņš viņu atstātu. Vai arī viņai būtu viņš jāatstāja. Jo viņš nevarētu skatīties viņas neglītajā sejā. Skaistums ir mākslinieku reliģija. Viņi pastaigājās. Viņš stāstīja par kādām 5 glaznām, kuras viņš ļoti gribētu uzglaznot. Un tad kādu dienu notika kaut kas negaidīts. Viņas rokās nokļuva burvju eliksīrs, kuru vajadzēja tikai uzsmizināt uz gloša, neredzīga cilvēka atsplaksteņiem, un viņš atgūt redzi. Sievietē situācija kļuva ārkārtīgi grūti atrisināma. Viņa ilgi cīnījās pat ar sevi, un pēc 5 dienām izlēma. Viņa samitrināja gološā mākslinieka plakstiņus ar burvju eliksīru. Vai tu tik stipri mīli savu rekustēngru? Viņš jautāja sievietei. Jā. Un vai tu varētu upurēties viņa dēļ? Jā. Un tu doties projām ar mani arī varētu. Un tikai tad, ja viņš izārstēsies, un tu atkal kļūtu mana sieva. Jā. Ļoti labi. Un tagad Grants sāka ārstēt Strengu. Strengs pārspēja pats sevi. Viņam bija tiešām tik milzīgs dzīves algas un tik spēcīgs gribas spēks. Reiz viņa sieva jautāja Grantam, vai viņš nepaliks skropulis. Viņš varēs ne tikai iet un runāt, viņš varēs lēkt, skriet, peldēt. Un es tev brīdienu, meģi. Viņš atkal kļūs par visu sieviešu elku. Tikai tu tur nebūsi kopā ar viņu. Tu būsi ar mani. Kā tas tu skaties? Turpini Grant. Turpini no viņa veidot to, kāds viņš kādreiz bija. Labi. Un Grants vairs neatkāpās no Strenga ne soli. Viņš vēroja viņa kustības, viņa gaidu, stāja. Viņš lika viņam 1000 kārt atkārtot viens un tās pašas ķermeņa muskuļu kustības. Pagāja ziema un pavasaris, atnāca vasara. Pagāja jūlijs, atnāca augusts. Grants bija paveicis brīnumu. Strengs atkal bija tas pats Strengs. Grants viņam deva pēdējo uzdevumu. 3 dienu laikā grupas mala aiziet līdz tās sazarojumam un atnākt atpakaļ. Strengs kopā ar 2 pavadoņiem devās ceļā. Un nu, Grants teica sievietē, cik interesanti, šodien mēs esam šeit, šajā būtnē, bet pēc nedēļas būsim Dawsonā. Bet es cerēju, viņa teica, tu cerēji, ka es manīšu tos plānus, ka es atteikšos no tā? Nē, noruna paliek noruna, viņa teica. Bet kāpēc man nevarēja ļaut atvadīties no viņa, pirms viņa aizsūtīja uz 3 dienām? Nu, to jau viņa var uzrakstīt vēstuli. Es jau to izdarīju. Ja neiebilst, es izlasīšu. Jā, atklāti un tieši. Nu, tu esi gatava, varam doties.
Sieviete izdarīja kustību, kas norādīja, ka viņa ir gatava doties ceļā. Atsumirkli. Es tev neizstāstīju pasaku līdz galām, viņš teica. Paklausies. Tātad sieviete uzmizinājusi glošajām māksliniekām uz pakstiņām būtu eliksīru. Pirms došanās ceļā vēlreiz izskatījās spogulī. Un viņa ieraudzīja, ka viņas skaistums ir atgriezies. Un mākslinieks atvērs acis un atguvis redzi, ieraudzīja, cik viņa skaista. Arī tu, meč, esi ļoti skaista. Pārējais viss ir skaidrs. Līdz strenga apkampieniem tev nebūs ilgi jāgaida. Grant! Sieviete iekliedzās. Es jau tikai gribēju tev pierādīt, ka nemaz tik slikts jau es neesmu. Sieviete nokrita viņa priekšā ceļos, satvēra abām savām rokām viņa roku. Gudrā, mīļā, brīnišķīgā, vīrišķīgā roka, viņa teica. Grāns asi izrāva savu roku, aizgāja līdz upē, atgrūda laivu no krasta un airēja turp, kur aiz spoguļgludā ūdens tālumā mutuļoja baltas, sakultas ūdens